Pērn jaunizveidotais Rīgas Gaujas reģions ieguva iespēju 2017. gadā būt par vienu no Eiropas gastronomijas reģioniem, šo godu dalot ar Orhūsu, Centrālo Dāniju un Lombardijas reģionu Itālijā. Gatavošanās šai kandidatūrai norit jau tagad. Gastronomiskā mantojuma popularizēšanai šonedēļ Siguldas novadā norisinājās restorānu nedēļa. Šobrīd mēs esam kļuvuši par pirmo reģionu ārpus Rīgas, kurš ir sagatavojis arī pavasara restorānu nedēļu. Un tā šobrīd ir 5 Siguldas notikusi, 5 Siguldas restorānos un 4 Siguldas apkaimes restorānos. Jo mums pieslēdzās tātad bez Siguldas restorāniem, mums pieslēdzās arī apkaimes restorāni, Mālpils, Mūžas restorāns, Pīriņpils restorāns, Kungrija Krimuldas novadā un Rāmkalna no Inčukalna novada. Mēs esam tāds reģionu veidotājs un saprotam, ka šī kopējie rezultāti ir tikai tad, ja mēs sadarbojamies kopā, visi kopā vienam mērķim. Restorānu nedēļā piedalījās arī restorāns Aparjots, kam šogad aprit 25 gadi. Tā īpašnieks Edmunds Siksne novērojis. Pēdējo gadu laikā restorāni sabiedrībā kļūst arvien iecienītāki, un to apmeklētāji arvien zinošāki un vairāk interesēs arī par restorānu kultūru. Cilvēki ļoti dažādi. Protams, ir mainījies. Protams, cilvēki paliek gudrāki. Protams. Ja vēl 10 gadus atpakaļ, tad tur pa vīniem tur neviens neko daudz nezināja, tagad jau cilvēki palikuši par vīnu speciālistiem. Vai katrā gadījumā par tādiem izliekās. Ir arī novērtē arī ēdienus, protams, savādāk. Ja, un mēs arī paliekam labāki. Pie mums brauc turisti. Ja mēs būtu kaut kur citur, tas būtu pilnīgi savādāk. Siguldā tomēr restorāns var izdzīvot. Siguldā restorāns var eksistēt, jo ir cilvēki, kas brauc, novērtē, ja, un dzer vīnus, novērtē mūsu ēdienus un tā tālāk. Siguldas restorāna nedēļas ietveros viesi varēja baudīt dažādas 3 ēdienu maltītes pievilcīgās cenās. Gardēžiem tika piedāvāti tādi ēdieni kā grilēta briežu karbonāde, pīles karpačo, Latvijas ogu parfē un citi, kas vienlaikus gan prezentē reģiona gastronomisko mantojumu, gan arī atbilst konceptam, kas izstrādāts Eiropas gastronomijas reģiona programmai. Mēs to saucam latviski ar dabu šķīvī, ar īpašu akcentu parādot to tuvību dabai, kāda latviešiem vēl joprojām ir saglabājusies, un parādot to, kā uz šķīvja mēs varam pasniegt tieši to, ka šobrīd sezonas laikā ir aiz loga, ko latvietis var nomedīt mežā, ko latvietis var nomedīt upē, salsīt pļavā, atrast mežā. Un jā, tieši šī saikne, tuvība dabai, kas latviešiem ir, tas ir tas koncepts, kā mēs vēlamies parādīt šo gastronomisko mantojumu. Eiropas gastronomijas reģiona mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti Eiropas reģionos, saglabājot vietējo ēdienu kultūru un tradīcijas, kā arī veicināt gastronomisko jaunradi, vietējo ražojumu kvalitāti un vērtību un, protams, arī turistu piesaisti reģionam. Piesaistīt turistus ne tikai Rīgai, bet piesaistīt turistus reģionam. Panākt, lai turisti uzturētos ārpus Rīgas pēc iespējas ilgāk. Šobrīd Siguldā vidēji tās ir nepilnas 2 diennakts, ko uzturās turisti. Mēs, protams, esam ieinteresēti šo laiku paildzināt, saprotot ar to, ka tas ekonomiski ir ļoti nozīmīgi Siguldas novadam, jo turisms mums ir 4. nozīmīgākā ekonomikas nozara Siguldas novadā. Un, protams, ka tas tajā pašā laikā mēs vēlamies arī mēģināt saprast, kas ir tās lietas, kā mēs varam palīdzēt attīstīt gastronomisko turismu. Eiropas gastronomijas reģiona tituls ik gadu tiek piešķirts 2 līdz 3 tīkla reģioniem.